Sveicināti jūsu ekrānos. Priekš manis ir kārtējais vakars un ierakstu kārtējo video. Šis būs tāds īsāks. Īsumā par ko būs video par to, ka mēs pasīvi aktīvi meklējam automašīnu paši priekš sevis līdz kaut kādiem, 20,000 plus mīnus. Un pastāstīšu, uz ko es skatos šobrīd aktuāli un ko es meklēju un kāpēc. Principā, uz ko es skatos, tas ir līdz kaut kādam 20. gadam. Atkarīgs budžetā vai iekļaujas vai nē, bet neko vecāku par kaut 15. gadu. Noteikti kaut ko maksimāli svaigāku. Un skatāmies 2-litrīgu, neatkarīgi dīzels vai benzīns, bet īstenībā šobrīd pat liekas, ka labāk būtu benzīnu. Jo pēc visiem jaunumiem, ko mēs tagad dzirdam, kā spiedīs pārkāpt uz benzīniem vai elektroauto, tad nākotnē tie dīzeļi būs tādā neapskaužamā situācijā, un respektīvi mēs visi, vismaz lielākā daļa no mums, kas nav perekupi, pērk automašīnu uz ilgāku laika periodu, un ja pieņemsim esošā mašīna mums jau ir kaut kādi gadi, labi, mazāk par 5, bet labi, 3 gadi, 4. Un ja mēs tagad paskatāmies vēl pēc kaut kādiem 4 gadiem, ka nāksies mainīt nākošo mašīnu, tad jau noteikumi dīzeļiem un gan jau visādām ekoloģijām un visam pārējiem būs vēl stingrāk, un vēl tagad tā runa par kaut kādu mistisku akcīzi degvielai par 20 centiem klātu visu pārējo. Es domāju, ka nākotnē, tajā pašā 30. gadā pārdot dīzeli būs krietni grūtāk, un dīzelim tā vērtība būs maza. Tāpēc, skatoties uz nākotnes perspektīvām un pēc tās loģiskās domāšanas, ja braukā visu laiku pa pilsētu, tad laikam gribētos 2-litrīgu benzīnieku. Protams, mēs zinām, ka tie benzīnieki Audi nav tie uzticamākie, bet varbūt jaunie jau ir labāki. Tāpat eļļas ēšana un vispārējais. Bet cerēsim uz to labāko. Bet principā skatāmies uz kaut ko tam līdzīgu. A5, A4 un A6. A6 jau 21. gads, tas jau ir C8, bet C8 šajā budžetā ir vienkārši pliks un nabaks un nekāds. Glīts C8 pie tam vēl quattro. Glīts C8 maksā pie 30 un uz augšu. Tāpēc, principā, C8 atkrīt, tad skatāmies C7 faceliftu. Un nekādā gadījumā tur 3-litrīgu dīzeli tā kā neizskatām, jo tīri būtisks ir tas pats patēriņš un būtiski ir visi nodokļi un papildus 2 cilindri. Respektīvi, 3-litrīgs nav priekš mums. Bet 2-litrīgs, jā, tāpēc es principā esmu šobrīd jau izrakājies puses esu, ne pat puses esu, esmu visu esu izrakājies visur, kur es varu atrast automašīnas skatos, un, protams, ir tas mobiles vispārējais, bet, pirkt kaut kādā Vācijā, tur braukt pakaļ vispārējais, tas ir, priekš manis tas ir cits līmenis, un šo līmeni es tā kā neplānoju apskatīt, izmantot. Bet, jā, ko es šobrīd esmu atradis? Principā, kā jau jūs, šitā, kā jau es domāju, ka jūs redzat, varbūt arī neredzat, varētu kaut kā piezūmot klāt šitā, lai būtu jums skaidrāks skats. Kas ir interesanti, ir A7, bet tas ir 15. gads. Glīta ar matrīs gaismām. Viss ir forši, bet biedē tas, ka viņai tomēr ir tas gads, un gads ir salīdzinoši vecs, tas ir 15. gads. Gribētos jau tomēr kaut ko jaunāku, bet īstenībā šis pat varbūt nav slikts variants, kurš tikko kaut kad varbūt pat parādījies. Labi, 20,000 pa 15. gadu mašīnu, tā kā ne līdz galam. Bet, principā, jā, visādi Allroadi ir, bet ņemot vairāk, es nepērku priekš sevis, bet tā kā sieva vairāk sev skatās mašīnu, tad man ir ļoti, ka es sūtu vizuālos, rādu viņai, vai šī apmierina, vai šī neapmierina, tad mums ir ļoti daudz ko skatīties. Un, principā, ja mēs runājam par tiem pašiem B9, tad būtiski šie te LED lukturi,
nevis ksenona, biksenona, bet tieši LED lukturi. Tas ir viens mīnus, otrs mīnus ir, šo, manuprāt, es skatījos arī priekšpiedziņa, vēl lai būtu nevis parastā klimata kontrole, bet šī digitālā automātiskā klimata kontrole, tas ir būtiski. Un, ja skatoties to visu, vēl vizuālo principā, es neko jēdzīgi spaini arī gribās normālu krāsu, un beigās īstenībā šitādus nebiju redzējis. Tas ir igaunis, bet arī parastā klimata kontrola. Nu, respektīvi, es pēc šāda principa eju, gluži tā kā esam skatījies mūsu rubrikās automašīna līdz 20,000, te ir līdzīgs piegājiens. Un te mēs redzam, ir visādas mašīnas, bet principā te ir parastie lēcu lukturi, kas, jaunai mašīnai tomēr vajadzētu kaut ko foršāku. Gan jau, ka salons ir parasts, ir diezgan sarežģīti. Mēs tā skatāmies reku, īsmā šī mašīna 19,000, Allroads, glīta zaļa krāsa un matriks gaismas, viss ir labi. Allroads arī šis ir glīts, salons brūnais ir ok, smukas gaismiņas, virtuālais kokpits, visi forši, bet atkal atduramies pret to, ka tā ir 16. gada mašīna un 19,000 plus vēl nobraukums 230. Tā kā bišķiņ nav tas, ko gribētos. Reku mums ir tas, ko meklējam Quattro, C7, facelifts, atkal mums ir parastie lēcu lukturi, kas priekš mums nedara. Varbūt vizuāli ir ok, salons tāds, bet, manuprāt, šo es biju sūtījis, sievē rādījis, teica, ka ne īpaši viņš simpatizē. Kas ir Q4, tas ir, atkal tas pats joks, lēcu lukturi. Te ir bišķiņ jaunāks, A7. Bet, manuprāt, viņam nav pat digitālā klima, viņam ir parastā. Jā. Un principā es esmu te gājis cauri visam, un man īstenībā ir pāris varianti, kas bija iekrituši. Šis ir glīts, bet viņam bija kāds mīnus, ka viņš nav Quattro. Manuprāt, ka viņam bija vēl kāds joks. Arī parastā klimata kontrola. Sakiet, ko gribat. 20. gada mašīna, 21. gadsimta mašīnai, nē, vajag būt solīdai klimata kontrolai. Un, tad te ir visādi no auto 2000, es gan B9 faceliftiem es neatpazīstu, kā izskatās reāla ties LED matriks gaismas un kā izstās parastās, es neesmu atšifrējis, kā vizuāli var atšķirt. Reku 2.0 TFSI, visu, ko vajag, bet priekšpiedziņa parastā klimata kontrola. Un šādā te veidā es eju cauri un meklēju kaut ko ideālo mums. Jā, un mums iekrita acīs šī mašīna. Ļoti glīts B9 facelifts. Krāsa ideāla, viss ir perfekti. Salons bija glīts, viss bija labi. Problēma ir tāda, ka šeit sānos trūkst kaut kādas ikoniņas. Un kas te trūkst? Trūkst krēsla apsilde šādai mašīnai. Labi, tas ir, to varētu pārdzīvot. Bet nav Quattro. Nav Quattro. Un kas ir interesanti, ka labi, nē. Bet īsumā pie kā es gribēju pieturēties pie, kas tas tāds, šo es arī biju skatījies, auduma salons. Šis ir ļoti arī glīts, viens no maniem favorītiem. Bet, manuprāt, sievai nevisai patika, bet man viņš patīk ļoti.
ļoti skaists un pilns. Jā, bet te bija kaut kādas... Labi, ķeršos pie galvenās lietas, jo esmu norunājis cik 10 minūtes un esmu pateicis galveno, bet principā mēs adūrāmies pie 2 mašīnām. Patadīšu, pirmā ir šis A5, ļoti glīts, melns. Viņam izstāsta, ka arī ir šie lēcu luktu grūti atpazīt, jo godīgi neesmu eksperts. Būtu kāda priekšuzbilde. Bet, principā, jā, te ir viss, principā, ko mēs meklējām. Viss ir labi, arī krēslu apsildē. Un visi kā vajag. Jā, principā, šo mēs variantu apskatījām nevis dzīvē, bet tīri šādā te formātā. Skatījos arī caur audio atskaitēm. Nobraukums ir īsts, cik var izpētīt, un mēs arī, protams, paņēmām autodienu atskaiti. Reku Audi 5, un principā nobraukums arī te jau ir Latvijā bijis kaut kādus 3 gadus. Ir bijusi viena avārija uz 2,7 tūkstošiem, jeb 2750 eiro, bet tā mašīna ir 18. gada, un principā avārija notika 3 mēneši pēc mašīnas reģistrācijas. Tā kā, pat tur 3000 no sērijas, tur nekā traka nav, tur varbūt viens bumperis un to maksā 3000, ņemot vairāk, tā bija jauna mašīna. Bet šeit mums kaut kas, manuprāt, neizgāja līdz galam. Jā, šeit, bet šis ir viens no tādiem labiem variantiem, ko varētu ņemt. Līdz 20,000, domāju, ka tur tos 900 eiro varētu nokaulēt. 2-trīgs dīzels, nav benzīnieks, bet principā viss ir melns, quattro, visu, ko vajag. Tā kā šis ir tāds īstumā mūsu cenu kategorijā, un tas, ko mēs meklējam, ļoti labs variants īstumā. Tas, ka viņš ir sists 3 mēnešu veca mašīna, 3000 eiro, tur nav nekas. Un tad otrs variants, ko mēs atradām, bija šis. Varbūt tie, kas seko mums Instagramā, ir redzējuši šo video. Un, jā, ļoti, principā tas, ko es meklēju. Pie tā 140 kW jaudīgais, 2-trīgais motors, dīzelis, jā, quattro. Vienkārši bomba. Ļoti glīts. Visi, te mēs varam redzēt, nav lēcu lukturi, ir šie ksenoni matriks gaismas vai LED gaismas, saucat kā jūs labāk, jo laikam atšķirās parastās LED gaismas un ir vēl matriks gaismas, tā kā tur arī ir atšķirība. Principā viss, ko mēs meklējām, ir šai mašīnai. Šie kompetīcijas krēsli laikam sanāk, jā, šie monolītie lielie, superīga mašīna. Mēs, principā, jau bijām, tā kā, bet mazliet braucam skatīties, bet, protams, paņēma autodienu atskaiti. Un es atgādināšu autodienu atskaiti mūsu kodu un linku saņemsi labu atlaidi autodienā pakalpojumiem, tā kā izmanto arī to. Bet, ko mēs te atradām? Šādu nejauku skatu. Labi, mašīna ir 17. gada. Un tad arī līdzīgi kā ar A5, bet tepat sanāk viņa ir pirmā reģistrācija 13. marts, un kaut kad martā ir bijusi kreisais sāns uz 1000 eiro. Nav tik traki, ņemot vērā, ka jauna mašīna gan jau tur dīleris taisīja tur pa šiku, reku un visu pārējo, bet visnepatīkamākā lieta bija šī 10 000 kādai 2-gadīgai mašīnai un viss labais sāns no aizmuguras līdz priekšā visā pasažiera puse. Un šis mūs ļoti atbaidīja. Principā mēs pārtraucām jebkāda veidā, kustību ar šo mašīnu, jo 9000 labi, tā ir salīdzinoši 2-gadīga mašīna, par tiem 9000 taru var būt, es nezinu, kāds pārgāja pāri, varbūt ar naglu visu pārskrāpēju, un tur ir 9000, un tas arī viss.
Tā varbūt kaut kas nopietnāks. Būtu bildes, varētu redzēt to bojājumu, varētu savādāk runāt. Bet šis ir tāds dzeltens sarkans karodziņš. Un tad ir vēl viens bojājums. Labi, tas ir šasīs bojājums, tur 800 eiro. Nekas traks, bet nobraukums arī oriģināls, viss tā kā mēs gribam, bet principā šī lieta mūs atbaidīja. Jo labi, pieņemsim, kaut vai mēs viņu nopērkam, un otrreizējā tirgū, tā kā kāds no mums gribētu šo mašīnu pirkt, viņš redzētu šo skatu, un varbūt viņš nepadomātu, kā mēs, jā, tā bija svaiga mašīna, un tur varbūt nekas traks nav bijis, un vispārējais tai mašīnai noteikti uzreiz nav vērtības, un viņu ļoti grūti pārdot pēc tam tālāk. Varbūt šī pat lielāka lieta, kāpēc mēs šo mašīnu tālāk neizskatījām, jo ir tāds bojājums. Ko jūs domājat? Uzrakstiet komentārā. 10 000 būtu praktiski 2-gadīga mašīna. Ko jūs domājat? Es nezinu. Mums ir šāda reakcija, jo tikpat labi var būt kaut kas nopietnāks, un tad tu nezini, kā tur ir taisīts. Teorētiski pēc visiem likumiem un normām 2-gadīga mašīna labojās pie dealera ar oriģinālajām detaļām un visam vajadzētu būt kārtībā. Teorētiski, jā. Ņemot vērā, ka tie vēl tie LED lukturi vai matriks, es nezinu. Principā sasit priekšā tos abus divus, tev jau ir, es nezinu, kaut kādi 5 pakas. Es nezinu, kas tur ir bijis, bet šī lieta nobiedēja. Bet kopumā tā mašīna izskatās vienkārši kaivs. Ja jūs nebaida šī šāda lieta, kas ar to mašīnu notic. Un vēl kas ir tajā sludinājumā noteikts RS Edition. Es domāju, ka to pats pārdevējs ir izdomājis kaut kādu tādu nosaukumu, jo teorētiski izskatās, ka viņš ir S-lines. Tas priekšējais bumperis izskatās pēc S-laina, sliekšņu uzlikas. Es C7 tik precīzi neorientējos, lai pateiktu, kas ir pa bumperi, vai tas ir kaut kāds aftermarketā RS tipa bumperis vai kas. Bet arī skatoties pēc tam pašām kaut kādām šķirbām starp resti, bumperi, lukturi. Labi, šī ir šofera puse, jāstās no otras puses. Vai šī ir otra puse? Pieņemsim, Vai jūs redzat kaut ko tādu mega lielu, reku sajiet spārns ar bumperu? Viss smuki, līnijas. Izskatās labi. Nevarētu pateikt, ka viņš ir šķilts. Ja viņš ir šķilts. Bet kopumā, ja kāds grib, manuprāt, šo mašīnu var braukt skatīties, jo viņi ir ļoti glīta. Principā tas, ko mēs meklētu, un arī cena, kas ir interesanti ar šādu komplektāciju, 18 000. Es nezinu. Ja viņa nebūtu sista, varbūt tas visus biedē, kāpēc viņa tik ilgi stāv sludinājumā, jo nobraukums nav tik traks, 200 000 quattro, viss kā vajag. Tā kā, jā, principā šīs bija 2 mašīnas, ko mēs atlasījām no visa, kas te pārdodās. Atceramies, mēs šo skatījāmies arī ar jums mūsu rubrikā par šķilteņiem. Šai mašīnai arī bija kaut kādas misiskas problēmas, un šīs gan nav kaut kāds RS bumperis, manuprāt, tas ir kaut kāda replika kaut kam, un viņš tur arī bija šķilts no visām pusēm. Tā kā tā. Tāpēc, draugi, ja jūs skatāties, meklēt kaut kādu sev mašīnu, jaunu, uz ilgāku laiku, es ieteiktu jums pārdomāt, vai jums vajag dīzeli, lai nākotnē nebūtu grūti pārdot, jo cik es saprotu, tad uz tiem pašiem 30 gadiem domāju, ka tur būs jau kaut kādas kampaņas, kur tev dod naudu, lai tu atteiktos no dīzeļa un kaut kas tam līdzīgs. Tā kā ņemiet par labu šiem video, atcerieties, ar mūsu kodiņu priekš autodienā būs atlaide.
un tiekamies kaut kad vēlāk. Šis bija īsais video par principā to, ka mēs meklējam. Ja jums varbūt ir kaut kas, ko ieteikt, varbūt jūs pārdodat mašīnu 2-litrīgu quattru. Principā, jebkas no Audi, tikai ne Q-veidīgie, jo tajā cenu kategorijā varbūt tur kaut kāds Q3 varbūt sanāk. To ne, bet jā, A5, A4 un A6 C7 facelifts. Manuprāt, ka pat pirms facelifta 2-litrīga dīzeļa quattrs nenāca. Man ir tāda aizdoma. Tā kā tā, tas arī bija viss. Diezgan īs video. Tiekamies vēlāk. Čau, čau!